Miegs nebija visai labs, svešā vietā gulēt. Parasti mums, ir tā, nezinu kā citiem, bet man personīgi ir bieži tā, ka es neizguļos īpaši labi svešās vietās. Kā tev, Linda? Man arī. Tev arī? Mājās es labāk savā. Man bija tā, ka es piecēlos 3, man liekas, pa nakti, un pēc tam jau 6. Bija vēsīgs arī tāds. Jā, vēss, un man bija mazais plediņš, ar ko man bija jāiztiek. Un, Šodien plāns ir, mēs iznācām jau gabaliņu izstaigāties. Atnācām atradu vietu, kur iedzert kafiju. Smuki īstenībā vietiņu. Iedzeram lati. Un tālāk iesim atpakaļ, uzēdīsim brokastis. Un tad jau dosimies ārā. Uz stieņiem beidzot trenēties. Šo vietu es redzēju vienam cilvēkam, vienam atlētam, kas arī trenējās stieņos. TikTokā video man likās, uz širo vietu es gribu atbraukt patrenēties, jo, treniņš ar šādu skatu vienkārši superīgi. Laimē neko daudz nevajag, vienkārši stieņi, skats, silts laiks. Šodien laiks ir vienkārši ideāls, salīdzinot ar vakardienu, tad pretstats vakardienai. Jāsāk močīt. Paņemšu šodien krūtis, triceps, varbūt vēl kaut ko pievilkšos, paskatīšos, kādu masu lapu uztaisīšu. Katrā ziņā noskaņojums labs, laiks labs, saulīt ārā, ieroči ārā. Vienmēr man mugursomā līdzi ir gumijas. Tā ir kā maza trenažieru zālīte, ko tu vari paņemt līdzi jebkur. Iziet ārā vai mājās, pieceļoties no dīvāna, tu vari uzreiz jau sākt treniņu, protams, iesildoties un visu pārējo, bet gumijas ļoti daudz vingrinājums var tev izpildīt un dot daudz iespējas. Var aizvietot hanteles, dos pretestību labu. Gumijas arī ir dažādos smagumos, dažādās pretestībās un noteikti iesaku iegādāties, ja tu trenējies ar limitētu aprīkojumu, tad gumijas vienkārši ir, viņām tev ir jābūt. Un tas tev palīdzēs progresēt. Jā. Teikšu, kā ir. Šodien nav baigais spēks iekšā. Un tas ir tikai normāli. Dažreiz prātā, domās. Es iedomājos, baigais treniņš būs. Bet aizejot uz treniņu, sākot darīt, vienkārši jūt, ka nav iekšā. Nav spēks šajā dienā attiecīgi. Tad nevajag spiest pāri tiem limitiem. Vismaz man pēc pieredzes tas nestrādā tik labi, kā ieklausīties tomēr savā ķermenī. Un, ja jūti, ka nav tā pati labākā diena, nav tas spēks iekšā tik daudz. Un tad nespied, paņem vieglāku treniņu. Protams, ir tās dienas, kad viss strādā pretēji.
tev liekas, ka spēks vispār nav. Aizejot uz treniņu, tu vienkārši sāc spridzināt. Pats esi šokā, pats brīnies par to, cik labi esi notrenējies un kāds spēks un jauda iekšā ir. Tā kā ir reizēm pretēji šie pretstati. Un ir jāmeklē tas īstais balanss arī šajās dienās. Kad ir tas spēks, nevajag maukt uz maksimumu, kā maksimālistam, izpildīt pilnīgi visus uzdevumus, ko tu zini. Tas arī ilgtermiņā nestrādā. Jo, ok, tu nomauks vienu to dienu, bet nākošos 3 treniņus, 2 treniņus nebūs atjaunojies iespējams pietiekoši labi, un atkal tā atdeva nebūs tik liela. Iespējams, tāpēc man arī šobrīd nav spēks. Pēdējā laikā es diezgan daudz trenējos, jūtos labi, bet ir šīs dienas, kad es nejūtos atjaunojies, un tas ir jāsaprot, kā balansēt, jāskatās pēc sajūtām. Jo, meitiņ, arī kačās. Nē. Hop. Pirmais mēģinājums šodien. Un bieži vien pirmais mēģinājums ir neizdevies. Pierast cilvēkam stāvēt uz rokām. Arī 2. un 3. mēģinājums nevienmēr sanāk. Galva noreipst. Jā. Parasti jau arī internetā, ja kāds rāda, ko viņš māk, kā viņš trenējās, kā viņš izskatās. Katrs jau cenšas parādīt to savu labāko pusi, labāko formu, kas fitnesa industrijā vispār ir izteikta optiskā ilūzija, es teiktu, kad katrs, kurš cenšas sevi parādīt, kurš piedzen muskuļus, atrod īsto, labāko apgaismojumu, ir savā labākajā formā, tieši pēc treniņa, sadzēries pre-workout, piedzinas muskuļus, un tad viņš uztaisa bildes vai video, un apstrādā vēl pēcapstrādes programmās, ieliek internetā un izskatās vienkārši wow, crazy, es arī tā gribu. Bet realitātē jau viss jau nav tik forši. Ir forši, ir kruti, ir labi trenēties, ir patīkami paskatīties uz sevi spogulī un redzēt to, ko es pats ar saviem spēkiem varu uzbūvēt. Nav tā, ka es staigāju apkārt lepens vai lielos un priecājos tikai visu laiku par sevi, bet tas ir forši. Tas ir forši būt labā formā, tas ir patīkami. Un katrs, kurš ir sasniedzis kaut mazāko progresu savā sportā, sportiskajā formā, fiziskajā formā, uzlabojas rezultātus attiecīgi savā sporta veidā, ir gandarījums. Nenolieksim, ir gandarījums. Aktivizācija.
Klasisks bāzes vingrinājums. Vispār pirmā pieredze ar treniņiem kā tādiem. Kačāšanos bērnībā, kad bijām vēl mazi puikas ar brāli un hokejistiem. Pirmais bija stieņi. Jā, atceros, pievilkšanās man gāja ļoti viegli. Daudz varēja pievilkties. 20, man liekas, ar austīšanos tur. Bet līdztekas, dipi, jā, tie man nebija. Tas nebija manējais. Es atceros, es nevarēju pat vienu reizi uztaisīt. Nezinu, cik mums bija gadi. Varētu būt kādi, nezinu, 8. Un nometnē es atceros, treneris viens taisīja īsti ne masalapu, bet pievelkoties, kad apmetās riņķī stienim, man likās, wow, tik krūti. Es arī tā gribējuši iemācīties, kad paaugšos lielāks un skatījos uz lielajiem treneriem un domāju, jā, spēks ir tas, ko es vēlos. Ļoti patika, kā tas izskatās, bet jā, ar to vien nepietiek dzīvē. Dzīvē nepietiek tikai ar muskuļiem un labu izskatu. Ir jābūt kaut kam vairāk, lai sasniegtu dzīvē panākumus. Jā, noteikti. Jā, ļoti laba zīme. Šodien nav super spēcīga diena priekš manis. Pirmajā reizē es uztaisīju tagad 20, otrajā 12. Es jau jūtu, ka nav spēks. Un tiešām tā ir zīme, ka nevajag sevi baigi mocīt. Es, protams, ja man būtu daudz vairāk laiks un sieva nebūtu dusmīga, es kaut ko uztaisītu vēl, bet ieklausīšos ķermenī, nespiedīšu. Esmu arī mazliet apslims, deguns ciet. Un ausīs spiediens tāds jocīgs ir. Tā kā kaut ko vienu presītei uztaisīšu. Un jāmet mies varbūt vēl viens dipus piedzīšu. Piebeigšu sevi. Mazliet, lai ir tā sajūta, pams. Un arī viss. Jā, atkal jau stāsts par to, kad iztēlē prātā es biju iztēlojies daudz foršāk šo visu. Bet tas ir arī tas, par ko es pēdējā laikā runāju. Nevajag pareģot nākotni, nevajag iztēloties, kā būs. Jādzīvo šodien, jāizbauda mirklis, neko nevajag domāt uz priekšu. Iztēlē, jādzīvo šodien, jāpriecājās par to, kā ir. Un arī šis treniņš bija baudāms. Saule varēja spīdēt no otras puses, lai kontents smukāks sanāk. Kā ir, tā ir. Man patika. Vajadzētu uztaisīt vienu atspiedienu šodien. Ļoti gribētos šajā skaistajā vietā. Jāmēģina. Varbūt ne tik dziļi. Vienkārši izbaudu šo skatu, urbāno vidi. Forši. Šīs arī
Pēdējais mans atklājums presei un mugurai kombinācija. Labs vingrinājums. Jo, viss. Treniņa beigas. Bāms. Mēs redzējām vēzi. Viņš bija... Beigts. Jā. Un mēs vēl redzējām jūras liemežmā. Ok. Šā vispār forša vieta. Iesaku atbraukt šeit tiem, kas nav bijuši. Tagad mēs braucam... Droši vien, kad ļoti silts, tad pilns cilvēkiem. Tagad mēs braucam... Kā mums tur jāiet?